Čau visiem! Šodien ir 10. oktobris, vakars, un solās būt diezgan iespaidīga ziemeļblāzma. Tāpēc mēs ar kolēģi Dimitriju, hello! Čau visiem! Dodamies tepat pie cēsīm meklēt un medīt ziemeļblāzmu. Tā kā paņemšu tevi arī līdzi, parādīšu, kā mēs to darām, kādus settingus uzstādām, un tā jau redzēs, kā mums veiksies. Nu ko, esam atbraukuši uz ērgļu klintīm. Dodamies pa tumsiņu caur mežu. Lukturīts rokā. Tā kā šausmenē izskatās. Un pēkšņi kaut kas uz ceļa parādās. Meitenīte baltā kleitiņā un ar matiem pārsējai. Zaķis drīzāk. Nu jā, arī tā var teikt. Rekurs starp kokiem jau var redzēt, kā spīd ziemeļblāzma. Tā kā šovs ir sācies. Esam īstajā laikā un īstajā vietā. Ka mēs ātri skriet uz veikalu pirkt 16 objektīvu. Tā ziemeļblāzma tik spēcīga ir, ka reāli ar aci var redzēt. Nu, protams, fotokamerā vispār labi izskatās. Jā, šīs ir kaut kas. Šīs ir kaut kas. Šobrīd debesīs notiek rītīgs sprādziens. Pie horizonta ir viena līnija, kas šobrīd sprāks, teiksim tā. Tad ir vēl viena līnija nedaudz tālāk un vēl viena tieši virs galvas. Tā kā 3 ziemeļblāžu viļņi šobrīd debesīs notiekās. Nu ko, ja tu gribi nofotografēt ziemeļblāzmu, tev obligāti nav jābūt baigai fotokamerai, tu to vari izdarīt arī ar telefonu. Protams, pie nosacījuma, ja tev ir statīvs vai tu vari telefonu kaut kur atstutēt, jo jāliek ir ekspozīcijas laiks vismaz kaut kādas no 10 līdz 30 sekundēm. Protams, šobrīd ar aci var redzēt to ziemeļblāzmu, bet lai telefona kamera to noķertu, ir jābūt diezgan ilgam ekspozīcijas laikam. Tā kā tā, ja gribās kādreiz ziemeļblāzmu noķert, droši dodies ārā, paņem līdzi telefonu, ja ir statīvs, ja nē, kaut kur atstutē un mēģini nofotografēt. Pēc tam pašam būs prieks, būs ar ko padalīties. I got a big dream and I aim high. Take a risk every time I play dice. I shake 'em up and it's snake eyes. I'm the same guy on the same grind. Busy printing money, watch the paint dry. My intuition told me through the... Mūsu superīgajai ziemeļblāzmai tagad pienāca priekšā mākoņi. Nu neko, pagaidīsim, varbūt viņi aizies. Turpinam fotografēt. Vēl jau vakars garš, tā kā turpināsim ķert un medīt. Ja gribās pasakot līdzi ziemeļblāzmu aktivitātei, tad var izmantot aplikāciju Space Weather Live vai arī Aurora Alert. Tur arī visu var redzēt tuvākajās stundās un dienās. Tā kā izmantojam, draugi! Ja gribās iegūt visu aktuālo informāciju par ziemeļblāzmām, tad iesaku piesakot Facebook grupai Ziemeļblāzmu mednieki. Un tur var iegūt visu nepieciešamo informāciju par esošo dienu, par to, kas tajā brīdī notiekās un kādas prognozes ir uz priekšu. Ja ir kādi jautājumi, droši tur var uzdot, cilvēki atbildēs, izstāstīs. Un tev taps skaidrība. Tā kā jā, mēs šobrīd dodamies projām
mākoņi uznāca priekšā ziemeļblāzmai. Tā kā šis vakars ir beidzies. Bet, nu, kaut kādi kadri ir noķerti un forši pavadīts vakars. Tā kā jā. Paldies, ka biji kopā ar mani šajā video. Un tiekamies jau nākamajos. Čau!